Kursors LV redaktors, pazīstamais tehnoloģiju blogeris Kristaps Skutelis nu pat ir atgriezies no Barcelonas, no pasaules mobilā kongresa, izkāpis no lidmašīnas un devies taisnā ceļā pie mūsu studiju, lai pastāstītu, kas tad ir jauns. Piemēram, Samsungs nu ir kļuvis ūdensdrošs, Androids ir Nokijā iekšā un vēl pieejams arī pa sasodīt zemām cenām. Huawei ir radījis superplānu planšeti, bet mēs gribam zināt vēl, kas vēl interesants mūs sagaida šajā gadā. Tā tendence ir tāda, ka faktiski katrs lielais tehnoloģiju ražotājs šajā gadā jau sāk pat ne tikai domāt, bet jau arī izlaist produktus, kas ir paredzēti fitnesam un veselības pilnveidošanai un uzturēšanai. Gan vietpulksteņu formā, gan telefonā iebūvējot iekšā mazus mikroprocesorus, kas seko līdzi, cik mēs soļus veicam ikdienā. Un, manuprāt, tā tendence ir ļoti laba. Tā nu arī Samsung S5 ir ticis pie sirds monitora. Gaidītā metāla korpusa nav, toties S5 beidzot ir arī ūdens un putekļu drošs. Tāpat Samsung izstrādājis jaunu baterijas taupīšanas veidu, kas pat ar 10% baterijas ļauj krietni paildzināt telefonu gaidīšanas laiku. Šīs nedēļas sākumā Samsung prezentēja savu jauno flagmani Samsung Galaxy S5, un patiesībā šī prezentācija iezīmēja tādu interesantu pavērsienu veidā, kā Samsung pasniedz savus jaunos produktus. Ja iepriekš uzņēmums koncentrējās uz gigabaitiem, gigaherciem, celulām un visām pārējām lietām, kas ir tīri tehniskās specifikācijas un parametri, tad šī produkta prezentācijas laikā Samsung uzsvaru lika uz tām iespējām, ko ierīce rada konkrēti cilvēkiem. Izstādē HTC prezentē divus vidējā gala, jeb klases vietāruņus, bet flagmanis būs bišķiņ jāpagaida. Tas būs 25. martā, un redzot, ka Samsung Galaxy S5 nav bijis tas, ko mēs gaidījām, es domāju, ka šobrīd tiešām visas kārtas ir HTC rokās un redzēsim, ko tiešām noprezentēs. Jo vismaz korpusa ziņā un to sajūtu ziņā HTC jau priekšā bija pagājuši gadu, tad ir iespēja turpināt savu uzvaras gājienu šajā konkrētajā ziņā arī šogad. Telefonu un televizoru ekrānu jomā jau sen esam sasnieguši līmeni, kad ar aci vairs nav saskatām atšķirība tieši kāda ir izšķirtspēja konkrētajam ekrānam. To saprot arī ražotāji. Tādēļ daļai no jaunajiem modeļiem tehniski ekrāni nemaz nav mainījušies. Izņēmums ir Sony. Sony sakarā patiesībā galvenā lieta, kas ir jāpiemina, tas ir displejs. Ja līdz šim Sony vietāluņu, tīpaši dārgā gala displeji, nebija vienā līmenī ar konkurentiem, tad šobrīd viņi ir iestrādājuši jaunu displeju, kas vismaz pasākumā īsu brīdi apskatot telefonu šķita, ka ir labāks. Ja mēs runājam par planšetdatoru, tad jau pagājušā gada modelis bija lielisks un arī šogad kļuvis labāks, jo kļuvis plānāks, joprojām nebija tas ūdens. Patiesībā Sony veidotais planšetdators ir plānāks par jauno iPad Air, kas savulaik tika prezentēts kā viens no plānākajiem vai pats plānākais planšetdators pasaulē. Interesants pieteikums uz teju pusgadu uzdotajiem jautājumiem ir Nokia prezentētie X sērijas Android vietāruņi. Sākumā šķiet diezgan neparasti, nedaudz lēnīgi, toties ar ļoti konkurētspējīgu cenu. Laiks rādīs, vai un kā šie telefoni tiks attīstīti. Savukārt turpat blakus Nokia kaimiņi, Somijas Jolla lepojas paši ar savu operētāju sistēmu. Šādas sistēmas gan vairāk interesē tikai profesionāļiem. Bijušie Nokia darbinieki, kas savulaik aizgāja no Nokia, kad tur notika izmaiņas lielās Microsoft sakarā, izlēma veidot paši savu pilnībā atvērtu operētāju sistēmu Selfish, un reāli var apskatīties uz vietas, kā tie telefoni darbojas. Pagaidām viens gan tas telefons ir, kā darbojas, un tur tā lietotāja saskarne ir interesanta. Ar telefoniem varēs uzstādīt Android aplikācijas, tas nebūtu nekas jauns, bet interesanti ir tas, ka šo pašu operētāju sistēmu Selfish OS varēs uzstādīt arī uz citiem Android telefoniem. Ne Samsung, ne Sony jaunie tālruņi nav revolucionāri labāki par iepriekšējiem. Tie ir niansēs uzlabot iepriekšējie modeļi, un visiem gan ekrāni, gan jaudas ir pietiekami labas. Piemēram, LG piedāvā lietotājiem dažādu līmeņu un arī cenas tālruņus, un vēl meklē pareizos skaidrojumus, kāpēc telefonam jābūt izliektam, nevis taisnam. Jaunus produktus piedāvā arī alternatīvie zīmoli, un to pieejamība Latvijā lielā mērā atkarīga no viņu mārketinga aktivitātēm. Priecē, ka mobīlo ierīču ražotāji pievērš arī aktīvā dzīvesveida produktiem. Kārtējais pierādījums tam, ka mūsdienu pasaulē bez tehnoloģijām nekas vairs nenotiek.